Pirmā diena te Hockenheimā ir aizvadīta un varētu teikt, ka esmu īstenībā priecīgs pēc tā visa, kāds rezultāts bija Portugālē. Ir 5. vieta pēc abiem braucieniem un izrādās, ka esam ar to mašīnas regulēšanu gājuši pozitīvā virzienā. Un ja smalkāk par braucieniem, tad pirmajā braucienā sanāca ļoti laba taktika, kur startu neizdevās izcelt, bet aizbrauc otrais un aizdīju tīru braucienu. Tāpat laikā otrajā braucienā nācās startā izsist vienu braucēju, lai aizbrauktu un izcīnītu to pirmo vietu. Par to, ko izdarīju otrā brauciena pirmajā līkumā par sišanu, tad pēc brauciena tiesneši man uzaicināja pie sevis aprunāties, aiznest video, bet es biju pārliecināts, ka neko tik traku es neizdarīju, kas būtu aizliegts vai brutāls, bet viņi noskatījās, pat novēlēja man veiksmi rītdienai un atdeva to video kartiņu atpakaļ. Tā kā sodu es nedabūju un varu turpināt agresīvi cīnīties arī rīt un parīt. Arī visai komandai un mehāniķiem ir prieks sejā un motivācija strādāt tālāk. Ļoti daudz izmainījām vēl joprojām regulējumus uz rītdienu un cerēsim, ka tas arī mūs nepievils un strādās. Tā kā vēl tā 0,7 mums ir jāatrod, bet es esmu pozitīvi noskaņots un gatavs cīnīties. Tā kā sekojiet līdzi un tad jau svētdien tiešraidē BestForSport TV kanālā. Čau!